Čau, Stefānija! Čau, Olivija! Ko dari, Stefānija? Es neko, es tikai gaidu, kad mans bruņurupucis pamodīsies. Jauki, Stefānija, tev tik skaista liela māja. Jā, tā ir liela, un man blakus pilsētā atrodas seifs un ir 2 skaisti lidaparāti un 2 atpūtas krēsliņi un durvju aizslēdzēji. Tas ir lieliski, vai drīkst ienākt? Protams, Olivija, tu esi laipni gaidīta mājā. Paldies, Stefānija, tu esi tik laba nama māte. Stefānija, manuprāt, tauta bruņurupacīts ir pamodies. Jā, mans mīlulīts ir pamodies, jāpabaro viņš. Nāc, es tev izrādīšu savu māju, Olivija, un pie reizes pabarošu savu bruņurupacīti. Cik jauki, Stefānija, paldies, tu tiešām esi lieliska. Tev ir tik lielas durvis, Stefānija, tu gan esi forša. Manuprāt, tev šī māja varētu patikt. Es atnesu mums sviestmaizes, apēdīsim ārā un tad iesim iekšā. Laba doma, Stefānija, tev taisnība. Izskatās garšīgi, es ņemšu to rozā. Labi, Olivija, cienājies. Es atnesīšu otru atpūtas krēsliņu. Šī ir lieliska diena un garda sviestmaize. Ceru, ka atradīšu arī savu mīluļa dzēramo. Manuprāt, tas būs pie atpūtas krēsla. Te tas ir! Juhū! Bruņurpucīti, tev arī būs brokastis. Dzeru vesels, es iešu pēc atpūtas krēsla. Te tas ir! Vuhū! Neviens nepalīdzēs. Varbūt tikšu galā pati. Tas ir diezgan smags, bet es to varēšu. Tā bija garda sviestmaize. Tagad atpūtīšos. Cik smags! Palīgā! Olivija! Nāc ātri šurp! Kas ir, Stefānija? Tu bļāvi? Bruņurupucīts dzer. Un Stefānija ir aiz mājas. Stefānija! Kas noticis, bruņurupucēna? Malacis, tu padzēri. Iešu palīgā Stefānijai. Tu arī vari nākt, bruņurupucēna. Laba ideja, ka tu tomēr nāc palīgā. Stefānija! Mēs tev palīdzēsim aiznest krēslu. Bruņurupucēns jau izdzēra, vai pudeli nolikāt? Jā, Stefānija, bruņurupucēns izdzēra un pudeli nolikām. Nu, vai palīdzēsiet? Jā, palīdzēsim. Es maizi vairs negribu. Atdošu bruņurupucītim. Bruņurupucēn! Stefānija, viņš jau nāk uz mājām. Pasteidzies, bruņurupucēn, mēs tevi gaidām, tūlīt iesim iekšā. Tas prot skriet, Stefānija, bruņurupucēni ir lēni. Piedod, ka nosauc viņu par bruņurupucēnu, viņš ir bruņurupucēns. Tas ir mīlīgs, vai varat tam iedot maizi? Nē, Olivija, viņš pats atnāks un pats arī apēdīs. Izskatās, ka tā, ka to pievilna maize. Liekas, ka viņam tā ļoti garšo. Tā ir, Olivija, tā ir viņa mīļākā maize. Re, viņš jau ir gandrīz klāt. Es gribu viņu pabarot, Stefānija. Es tev jau 2. reizi saku, viņš pats to apēdīs. Bet paglaustīt to drīkst? Nē, labāk nē, viņš tev var uzlekt. Piedod, Stefānija, es nezināju. Un vai bruņurupuči ir tādi, kas kož? Protams, ir, Olivija, tikai uzmanies. Labāk baidīšies no tiem, kas kož, un nebaidīšies no tiem, kas ir tik mīlīgi, kā vajag būt. Re, viņš jau pie maizes, tūlīt sāks ēst. Viņš jau vēd, cik mīlīgi. Paldies tev. Bruņurupucēn, ka tu vari apēst manu maizīti. Iesim mājās, drīz būs tumšs. Tā arī iekšā nebija. Nekas, rītā parādīšu māju. Ar labu nakti, Olivija. Ar labu nakti, Stefānija. Viņš neapēda maizi. Tas nekas, rīt apēdīs. Ja putni to nebūs apēduši. Tā taisnība, Olivija. Kādēļ bruņurupucīts nolēta? Viņam nepatika, ka viņu nēsā, Olivija. Labi, atā, līdz rītdienai, Olivija. Stefānija iet gulēt. Es arī došos uz savām mājām. Paldies, ka skatījāt. Vēlreiz,
Stefānija iet savām mājām gulēt. Es arī iešu. Paldies, ka skatījāties mūsu izfilmiņu LEGO Friends draudzenes. Atā!